Un visiem, gan konkursu dalībniekiem, gan šīs dienas pasākumu klausītājiem. Vasarā visi dzejotāji jau 3. reizi varēja piedalīties Limbažu galvenās bibliotēkas rīkotajā dzejas konkursā. Šoreiz konkurss mazliet atšķirās no pārējiem, jo pirmajos 2 visus darbus vērtēja tikai lasītāji. Bet šoreiz vērtēšana bija daudz nopietnāka un tika iesaistīta arī žūrija. Žūrija sastāvēja no 5 cilvēkiem. Dzejnieces Mājas Sasars, kas ir ar mums šodien, dzejnieka Aivara Eipura, dzejnieka Kristofa Girgensona, māksliniece Rita Kalniņa un žurnālisti Ilga Birskopa. Un šodien mēs varēsim iepazīties ar daļu no konkursu dalībnieku dzejoļiem. Un tad laikam jau sāksim ar limbažnieku Sandra dzejolu vārdu spēles. Vārdu spēle. Dzīve bez apstājas. Kas gan te notiek? Kā jūra bez sāls, kā tas var būt? Tā cilvēks roku pie sirds noliek, jo tam jēgas nav ko būt. Aiz loga atkal jauna diena, ar savām sāpēm un priekiem. Tā man esi tikai tu viena, pārējos es uzskatu par liekiem. Atvaino, ja prieku būt nespēju, nec sirdī, nec dvēselē. Tik projām gan vēl neeja, jo vārdu vēl daudz man ko tev teikt. Tos sakot vēlos, lai zini, cik ļoti es savu dzīvi mīlu. Tev nav vairs jāiet pa dzīvi, vientulība pagāja, to zini. Un ja jautāsi, kas ir tā dzīve, ko mīlu, teikšu, kā ir patiesa. Mana visa dzīve, esi tikai tu viena, mīlu tevi, saku to tieši. Tagad varbūt, ka mazliet pastāsti, cik ilgi tu raksti jau dzejojis un kā tu sāki darīt? Dzeju es rakstu jau neatcerēšos konkrētu gadu, bet vairāk kā 8 gadi jau kopumā. Iesākās tas viss pavisam nejauši. Tas iesākās skolā, kad es vienkārši neatceros, vai tieši tas bija Aleksandra Čaka, viens no darbiem, lasēju un mēģināju kaut ko līdzīgu, pavisam smieklīgā veidā uztaisīt pats. Pēc tam skolotāji ieraudzīja to mans kribelējumu. Viņi vienkārši sāk smieties, bet pēc tam to lapiņu paņēma sev. Nākamā dienā skolotājām pārējām izstāstīja savām kolēģiem, un tad viņas teica, jā, diezgan sakarīgi. Un tad tas lika man mazliet padomāt par to vairāk, un tad pilnveidojoties ar laiku arī es nonācu šitik tālu, un vēl arī turpināšu pilnveidoties. Un ceru arī attīstīt savu prasmu un kļūt labāks. Un nākamais dzejols, ko mēs dzirdēsim, būs Lidijas Bērza dzejols Lielezere. Nevar būt, ka man vairs nav ko sacīt, kad klausos es, kā niedres vējā šauts. Ielūpojos Lielezera acīs, kur satraukts vilnis čalo zili balts. Zied krastā ievas, ziedi virmo vējā, birst ūdeņos un skurbi tvan. Vārdu nebija, pateikt nevarēju, cik Lielezers bez gala mīļš ir man. Kūko dzeguze, tam gadu skaita, vienalga ezers, mīlas dziesmu šauts, lai gadi nesteidzās un nerit raitāk. Pat ja tas ziemā ledus būs tā kalts, tā nu iznāk, runāju par mīlu, kā nerunāt, ja mīlas pilna sirds. Lielezers kā pērle niedrēs svīļo un limbažiem pie pašām kājām mirdz. Arī varbūt īsumā var pastāstīt par to, cik ilgi rakstat dzejoļus un kā sākāt. Jāsaka, cik es sevi atceros, tik es esmu rakstījusi, bet tas bija tā.
kaut ko draugiem, kaut ko radiem, kaut ko atstāja, kaut ko izmet laukā. Un tā nopietni sāku te kaut kur 94. gadā rakstīt un pierakstīt. Un pavisam nopietni 2011. gadā, kad iepazinos ar dzejnieci Astru. Un viņa mani arī pamudināja palasīt to manu dzeju. Bija cilvēki, kam patīk, kur es lasīju un kas mudināja. Un paldies visiem par to. Tā arī iesāka rakstīt. Un tagad ir kā pavisam nopietni, jo iznāks mana dzējas grāmata drīzumā. Vēl šogad ir apsolīts. Paldies. Nākošais dzējols šķiet būs tāds diezgan vasarīgs, jo saucās Vasara, un to mums lasīs Lija Blūma. Vasara. Jau atkal un atkal lietus kā vasaras. Vai tas būs viss, kas paliks no šīs vasaras? Tā jau tā ir tik īsta, tā mūsu vasara. Tikko sākās un tūlīt beigsies. Tāda dīvaina, lietaina mūsu vasara šogad. Vairs negribas asaru, bet vēl vajag vasaru. Un īsumā arī jūs par to, cik sen un kā sākās. Rakstīt es rakstu sen, vairāk gan doma bija par prózu. Nekad nedomāju, ka rakstīšu dzeju, nedodies vēl te lasīšu savu dzeju priekšā, bet dzīvē jau sanāk savādāk. Tajā gadā, kad pirmoreiz pie Rakstnieku savienības organizējās kursi, es arī pieteicos, toreiz vēl strādāju Saldrīgas bibliotekā, bet es pieteicos prózas sekcijā pie Noras Ikstenes. Kursi bija burvīgi, mazlietiņ arī pieskārāmies dzejai, un pats dīvainākais tas, es pabeidzu kursus un sāku pie manis nākt dzejoļi. Tie dzejoļi pilnīgi tā kā brīnums sāka nākt pie manis. Nu, tāpat tās próza arī mazlietiņ rakstu, bet dzejas grāmatiņa jau ir. Pagājušā gada nogalē iznāca šādi man dzejas grāmatiņa. Gar jūru ar atmiņām. Nu, par šo laiku, pirms 8 gadiem aizgāju no Saldrīgas bibliotekas. Tagad strādāju Rīgā, Stradiņu universitātes bibliotekā par bibliotekāri. 3 būšu bezdarbniece, mana bibliotekas filiāli slēdz. Nu, tas ir, pārmaiņas ir vajadzīgas, un es esmu priecīgi, paliks laiks vairāk rakstīt, un ceru, ka izdošu arī kaut ko no prózas. Jums viss. Paldies. Konkursā man dzeja kopumā piedalījās 55 autori no dažādām Latvijas vietām. Pavisam iesūtot bibliotekai 189 dzejoļus vērtēšanai. Žūrija un lasītāji konkursu darbus vērtēja nezinot, kuri ir darba autori. Vērtējuma rezultātā lasītāju simpātiju ir ieguvis puisis no Valmieras, Elijas Jēkabsons ar dzejoli Vēja debiju. Tā kā mums šodien nav klāta, tad balviņu mēs viņam atdosim citā reizītē. Mēģināšu nolasīt arī viņa dzejoli Vēja debiju, kas kādreiz bija ulmaņu laiki. Tagad ir gāju vistas, esam mēs, kuras ņem vadu pirms sējas, baidās, ka tiks nokautas pirms laika. Apstākļi spējas uz brīvības ielas izklaidēt vēju, dzerot no zīļu palodzēm piparmētu tēju. Tagad ķersimies klāt žūrijas vērtējumam, bet, lai saglabātu nelielu intrigu, sāksim ar 3. vietu. Un 3. vietu žūrijas kopvērtējumā ir ieguvis dzejoles veltījums, kur autori ir Krista Anna. Esmu no Bauskas, tagad es mācos Rīgā. Atveda man šeit tētis, tas ar ananāsu stūrī. Tā, paldies viņam. Es neatceros, kad es sāku rakstīt, bet cik es atceros visu manu garo mūžu.
Man ļoti patīk literatūra, fantazēšana un pārējās, tāpēc es tajā lietā ļoti neiedziļināšos. Vienkārši, ko es gribu pateikt, viss, ko es daru, ir vienkārši no sirds, un tas viss vienkārši pie manis nāk. Es neko speciāli nedaru un neko speciāli nepraktizēju. Tā kā man rakstīja pirms tam, kad es varu nolasīt 2 dzejoļus, tad es no sākuma sākušu ar dzejoli, kas sauc Viduvēja cilvēka sapnis. Šodien esmu vārdi, kurai piešūtas pāri, un esmu stingri izlēmusi lidot pāriem diķu kolektīvu un par prieku. Dienas kārtībā apsēsties uz saules un nopēkšķiet kaut ko no šūmeņa. Varbūt mazliet šķīt, bet no sirds. Atpakaļceļā savākt pilnu plētu mākoņu, kurus var iekonservēt, ja baumas par to, ka tie tīri saldi izrādītos patiesas. Un ziemā ēst patiešām no burkas, pie labas grāmatas, vai skatoties ziņas. Bet pašā vakarā dzert kafiju, lai neaizmigt, un vēl tikai īsu brītiņu ilgāk dzīvot, dzīvot, dzīvot. Un tagad vēl dažas sekundes pacietības šī godāvotajiem dzejoli, tas jau būs ļoti sīki salīdzināt ar pirmo. Šis dzejolis ir mīlestības dzejolis. Viņu sauc veltījums, un viņš ir veltīts manam ļoti mīļiem, ļoti dārgiem saksofonam. Maza sirds pukstu ilga pasauli, katru reizi, kad tev pieskaros. Paldies! Saskaitot visas balsis, ko par dzejoļiem nodeva žūrija, ir iznācis tā, ka otrā vieta ir tikusi 2 dzejoļiem. Viens no tiem saucās Mīlestība ir klusi putni, kur autori ir Ivonanta Millere. Un otrs dzejolis ir Skaistākie ziedi, kura autori ir Āstra Tomsona. Pirmai došu vārdu Ivonantai. Paldies. Es esmu no Siguldas. Dzejos rakstu no 18 gadu vecuma. Tas jau tagad ir kādi 20 gadu. Un šie tieši 2 dzejolīši, ko es jums tagad nolasīšu, man pašai arī patīk. Tie ir tādi, varētu teikt, mīlestības dzejoļi. Un man prieks, ka tieši šie ir tie dzejoļi arī, kas ir uzrunājuši žūriju. Jā. Mīlestība ir klusi putni. Mīlestība ir klusi putni, kas atlido negaidot. Tie jābaro divatā, klusi. Tie jāprot palaist brīvībā un jāprot sagaidīt atpakaļ, klusi. Tie vienmēr ir tuvu un atlido negaidot. Un otrs dzejols, ko es šodien nolasīšu, ir Satīvas rudens. Un braucot tagad uz Limbažiem, es gribu braucu no Rīgas, man jau iznāca tā kā 300 kilometrus nobrauc tālu Siguldai. Tiešām tik skaists tas rudens ir. Un tieši, ka pabrauc šitien uz Limbažu pusi no Sipas, es pat Siguldā gan neesmu ritīgi apskatīsies, vai lapas ir dzeltenas, bet tagad braucot šeit ļoti, ļoti skaisti. Un šis arī par rudeni. Satīvas rudens koku zaros, es vienu lapu pie sevis paturu. Es zemei un rudenim lūdzu, neaizēju. Uguns rotaļas kamīnā, sirds kā pagala deg krustugunīs. Satīvas rudens, satīvas vakars, un kamols, ko šķetināt būs, kad balti sniks. Mēs cauri gada laikiem, kā dzīpari, viens uz otru tīsimies. Nu tā, paldies! Tā, manu dzejolīti Skaistākie ziedi nolasīs, es nezinu, vai Zane vai kā cits.
Es nolasīšu arī dzejoli, kas bija konkursā un saucās Māte. Kad pienāks rīts un saules gaišie stari, kā mātes glāsts, es nevarēšu damit nolasīt. Kad pienāks rīts, un saules gaišie stari, kā mātes glāsts, man silti pieskarsies, tad sajūtīšu mātei saules siltums un sapratīšu saulē mātes gaišums. Rokā abas man dzīves saistas, no abām plūst man mīlestības stēks, kā satums debesmāla, saulē rietot plūst, smeld manas sirds, kad mātes līdzās man. Paldies! Gribu, ko es te pīkšķu. Paldies, paldies, meitenes, paldies. Paldies. Tas skaistākais lietas no manas arī. Paldies. Nu, visiem uzdevu jautājumu, cik ilgi raksta dzēju, ja? Nu, mans pirmais dzējolis tapa trimdā. Nu, man bija vai nu bija, vai vēl nebija 14 gadi. Nu, un tad vēlāk jau sākās tā pusauģu gadi, tā jaunība, 16, 17, joprojām vēl biju Krievijā. Nu, tapuši ir diezgan daudz mīlestības dzējoļi, vēl krievu mēlē rakstīti. Un pēc tam es dažus no viņiem esmu pati Latvijā esot atdzējojusi. Es nezinu, vai tagad neatceros, vai šajā baltā ābelē viņi ir. Nu, tad kaut kur es rakstu kādus 56 gadus. Nu, ir bijuši klusuma periodi, ir bijis tā, kad es esmu rakstījusi tikai veltījumu dzēju uz dzimšanu dienām, uz pasākumiem. Jānis atcerās, kad strādāja milicijā, policijā, jā, tos 20 gadus. Katram policistam, milicim bija savs dzējolīts un uz katriem svētkiem sienas avīzē. Nu, tad kaut kur gadus 20 atpakaļ varbūt sāku tā. Nu, kaut kā, nezinu. Tas jau nāk tā, kad te teicu, kurš teica, kad tas dzējols jau atnāk. Viņu jau nav jāmeklē. Viņš atnāk un viņu tikai jāpieraksta. Un tā arī ar mani. Tā man uz šobrīd ir izdotas 2 grāmatiņas. Pirmā bija vienu sārtu rozi, tā man nav līdzi. Un otra ir baltā ābele, 2008. Ja nemaldos, jā, 2008. Nu, tagad nezinu, vai būs vēl, vai nebūs. Man te jāpalīdz draugiem, lai viņi tiek pie savām grāmatiņām. Nu, kādu dzējoli jau arī uzrakstu un ir jau šis tas tapis. Un tā, ir daudz citu vaļas prieku, ar ko nodarboties, un reizēm pie tas dzējolīts kaut kā, ja viņš tā nav atnācis, ka viņi nav jāpieraksta, tad kaut kā fotografēšana un tās izstādes un tas pārņem it kā, tad gan jau būs. Paldies! Paldies! Nu, tad es mēģināšu nolasīt Astras Godalgoto dzējoli Skaistākie ziedi. Es tev dāvāšu skaistākos ziedus, rudens salnās, kas zeltē un bīstas. Zaļās lapas jau ziemlīm piedos, saules staros, kad sarkans trīkst. Es tev dāvāšu dzeltenu sauli, lapu krāsās, kas paslēpti mīt, gaišu prieku tur saskatīt raugi, nebēdājies, ja zemietis krīt. Lapas dzeltenās zaļās un sārtās,
Šodien viss dāvina tev iebrien aptvaros dvēseles vārtus, iebrien krāsas šīs patur sev. Tāds ir liktenis lapotņu māsām, rudenī vēļi tās raust un plēš, ziemās izrokā dārpēdzes krāsām, dzīvības spēku, jauns tautas atvēš. Paldies! Un par pirmo vietu žūrijas kopvērtējumā. Pirmās vietas tituli ir ieguvuši kopumā 4 ceļoļi. Atverot loku, baloži aizlido skaļi, es runāšu čukstus, baloži nadziņu skrāpētu palodzi, un kamēr viņš guļ, viņas nulcvēršiem nolaz ērkšus. Un visu šo ceļoļu autori ir meitene no Gulbens, Agnes Līdzīte, kur arī šodien, diemžēl, nevarēja būt kopā ar mums, jo neatrodas Latvijā, bet es nolasīšu vienu no viņas godalgotajiem ceļoļiem. Atverot logu, baloži aizlido skaļi. Atverot logu, baloži aizlido skaļi. Lietus palodz piešķīkā pilnu ar valdu nopūtu mēlēm. Pelētums kuleni pārņem visām nākamībām un ēnām. Mīkaislī klusē migla, nesaprastie brien, murķeļus meklē un rotaļu laukumos spēlējas aizvakarē. Tieks joprojām dzer zemes dēļ, no piesaulē vāktām ogām un nepazīst krāsājas apbēdz snāvis. Un jā, viņa iemīlas ļoti silti. Kaut kur zem aizlavīšanās šūpām izskanas viņas elpa. Ik brīdi, kad atceries klāt nebūšanu vai lūpas. Zini, tev pietrūks pukstu no viņas krūtīm, tev pietrūks neatklātā. Dvēseles zemesprītis netrīs jau 100 stundu. Iešūpojies un lec, šonakt visi tā drīkst. Izkrist tev pelnu drīksnā un apakties debesīs. Tādā jau minēja, ka mums šodien kopā ir arī viena no žūrijas locekļiem Māja Ase, kas lūkšu Māju izteikties par ceļoļiem kopumā konkursā un par to, kāda bija pieredze piedalīties žūrijā šajā konkursā. Paldies! Un sveiciens visiem konkursu dalībniekiem, un organizatoriem arī no Aivara Veikura, kurš vienkārši, uzticēja man būt šeit. Katrā ziņā man jau nav tādas milzīgas pieredzes, to gan kā sevi visādās žūrijās, nē. Šajā gadījumā bija tā, ka dzīvoju bija ārkārtīgi daudz, un bija ļoti interesanti lasot, mēģināt saprast, kas ir autors un no kurienes nākties, no kuras viņa dvēseles vietas, no viņa pieredzes nāk šis dejols. Patiesībā tas bija, jo kurā gadījumā vienmēr cita autora dejoļu lasīšana ir ļoti tāda ļoti būtiski nopietna pieredze. Un man liekas, ka dejas rakstīšanā ir svarīgas divas lietas, ko es arī visiem konkursu dalībniekiem gribu no sirds un pati sev un pārējiem, kas raksta dzējušā pasaulē novēlēt. Viens ir tas padoms, ko galvenam autoram dod ģenerālais austrijas dzejnieks Rainers Marija Rilke. Viņš saka, ka, ja jūs rakstat dzejoli, jūs rakstat par kādu lietu, tad jums šī lieta ir jāuzlūko kā vienīgā pasaulē, kā vienīgā un pats svarīgākā. Respektīvi, tas, par ko jūs rakstat, ir svarīgāks par jums pašu, par visu pārējo, par to, kas kādam patiks vai nepatiks. Svarīgi tikai tā lieta un šis jūsu dzīvos par šo lietu. Vienalga, vai tas ir udens vējš, vai tas ir mīļotais cilvēks, vai tās ir zvaigznes debesīs, vai vienalga. Vai tās varbūt arī jūsu pašu zobu sāpes tajā brīdī dzēju rakstīt par visu. Un otrs, ko es gribu vēlēt, ir turiet sev ar vien augstākus uzdevumus. Lai nav tā, ka šis dejols ir labs un viņš patīk tam un tam, bet man ir jābūt vēl labāk. Man ir jāuzraksta vēl godīgāk, vēl precīzāk, vēl pārliecinošāk.
tas ir tas, ko es gribēju vēlēt visiem konkursu dalībniekiem. Patiešām visiem, kas raksta dzīvi, man pašu iespējami. Es nolasīšu vienu dzejoli, kas ir veltīts faktiski kā sākotnēji. Sākums ir no Ventspils, bet tas ir veltīts visām pilsētām, arī Limbažiem, kurās ir šie privātu māju rajoni, kuros paaudzēs dzīvo ģimenes un kuros notiek viņu dzīves, viņu prieki, viņu sāpes. Saucās mazi nami, lēnas sāpes. Par svētdienās baznīcā iet un var neiet. Gan sakrāls ir gājiens starp dobēm, stiprām un svētīgām lapām un visur, kas izaug no Dieva gribas un kārtīgi mēslojumu. Kāda gan vērta visam, kas nezied un nenes augļus. Protams, mēs visi reiz mirsim, bet šogad ir laba upleņa raža. Kam tas nemieris neliekas mierā? Iekšpus vai ārpus vārtiņiem rēgojas tas, ko nevar piedot, un mūžu kā krupis rāpjas uz aktas pusi. Avīzes lasa un runā par taisnīgumu, bet dara no tiesas. Dara, lai aug. Ar zirņu stutēm var saskatēt pasauli, kurš šķobās un šļūk laukā no rokām, un laiku var iznīcināt kā dobu pirms vedīs sēšanas, tad istabā nesam malku kļūt jau gardījos smagāk. Cik var, nepadošanās ierīgi, mazi namiņi. Rudens, kāpostu mucām uz aktas burkās, dienasčērs žūku pašu mājā vai kaimiņos, paldies Dievam, šodien ir kluss. Žurnālos bildes, tās tālās un smukās zemes. Locītavs, pirkstu locītavs, deformēs un sāp. Katrai karaļvalstī vārtiņu priekšā un savas puses ciešanas zvēras, pēc likuma dzīvots un godam galds klāts un sēta posta akslī un muguru. Vēl nav galā, tā tikai ziema, kas nāk. Pēters 3 reiz noliekts, gaili izdzītas klintī pārtapis, sarkanā ķieģelī, ērģeļu balsī pārtapis un baznīcas mailē. Pat gailis died citurīgi un saimnieks skatās citādi. Vēlam rīkli pušu un katlā viņi grēkojusi. Jā, tad noliekus man reizes, kungs, vai tas ir nepareizi? Es... Turpināsim klausīties konkursu dalībnieku dzejolus. Kā nākamais no dzejoliem lasīs Iveta Antona. Dzejoli es esmu mājās. Labdien! Tā, neprieks tā, ka esmu neviens nodošs. Tā mazliet. Esmu no Volkas. Izceļos uz 3 dējušajiem rajoniem. Esmu apstājusies Volkā. Dzeju rakstu vairāk kā dienas grāmatu sev. Jau gadus 20 apmēram. Un tikai pēdējos kaut kādus 5 gadus, kopš iepazināts ar internetu, to var lasīt arī citu. Tas ir vairāk tā kā priekš manis, tie ir veltījumi citiem, bet, konkrēti šis dzejolis, es esmu mājās, Latīts, aizsāli aizgājuši mūsu pie Mārtiņa Frīdņa. Es atcaucos. Piedodiet, ja kaut kur nokļūdos. Nakts melnums, starpā zemi klājas, soļiem uzstumtot no balstis klusas. Es lēnām soliem nāku mājās. Es atgriežos. Mana sirds ir nogurusi. Logās vecas lies latnieks. Es durvīm mīļas balsis skan. Klus asara pār vaiga nokrīt. Un sirdī viegums ielīst man. Lēni durvis ver vaļā. Mīļas rokas mani skauj. Es atgriežos. Es esmu mājās. Asarām pār vaigu ritēt ļauj. Nejautājiet, kādus ceļus gāju. Neprasiet, kas gultu klāja man. Es atgriežos. Es esmu mājās. Un sirds tik pilna ir mani. Pie galda apsēžos un glāzi tveru. Smagums manus plecus liec. Vien brīdis īs un acis veras. Pie dzīves kausas līdz manām lietas. Nākamā savu dzejolus lasīs Ilza Lotiņa. Sliekšņi tur kāds daudz kāju. Sveiki!
kā jau pasākuma vadītāja minēja, esmu Ilze un braukus no Jaunpiebalgas. Mācos Jaunpiebalgas vidusskolas 11. klasē. Dzeju es rakstu jau kādus 6 gadus, un savu pirmo nopietnu dzeju uzrakstīju 13-14 gadu vecumā. Kādreiz gāju literatūras puciņām, un tur arī bija jāraksta dzeja un sacerējumi. Tā arī aizsākās tā mīlestība uz dzejas rakstīšanu. Laika raksts. Mums šķiet, ka laika ir daudz vēl, bet tas tikai tālāk un tālāk rit. Ja jūdzem tālu gabaliets, vai laiks vēl mums ir, vai laiks vēl mums būs, es un šis laiks, šis ritošais laiks, tas ved mani tālāk, uz kurieni nu, to pat es nezinu uzmini tu, varbūt skaidrībā tiksim tu. Laiks virs galvām iet un iet, pulkstens liek ceļariem sekundes liet. Nezinu, vai šis laiks ir mans, vai kādam tas pieder vai nepieder. Es un šis laiks, tas neder man, cits ceļš, cits gads, cits laika rats, cits sapnis, kas būtu man jānoiet, cits laiks, kas savādāk apstājas. Tas būtu laiks, kas vēlams man, kurā ir miers un mūzika skan. Tas būtu laiks, kas jaunību dod, kas zināmu ceļu man apkārt dod. Nākamais dzīvos, ko dzirdēsim, sauc Pieneņu pļavā. Domas lasīs Vidašķī. Labdien! Es tā esmu arī no Bauskas puses, no Iecavas. Atbraucu šogad piedalos jau 3. dzējoļu un dzējas mīļotāju sapulcē, kā saka Imants Kalniņš. Un dzējoļus esmu rakstījis pa kādam skolā, mācījos Iecavas internāta skolā, un man palaimējās. Man ģeogrāfiju mācīja dramaturgs Harijs Gulbis, un viņa kundze Rīta Gulbe bija ļoti talantīga latviešu valodas skolotāja. Nu, tā nopietnāk es te apkopoju dzējoļus un izdevu pats saviem spēkiem dzējoļu krājumiņu Laimīgo dvēseli pilsēta. To man palīdzēja izdot Tehniskās universitātes prorektors. Tā tikai 100 eksemplāros, tā kā viņš varbūt elektroniski kaut kur sastopās. Un principā es tā esmu nokonstatējis, kad dzējoļus var lasīt sev, jo cilvēks jau faktiski nav viens. Tagad palasot jaunos zinātniskos atklājumus, kad principā cilvēks sastāv no ļoti daudzām dzīvām būtnēm. Mēs sastāvam no 50 triljoniem šūnu, un izrādās, ka katra šūna, ko kādreiz aprakstīja, kā tur šūnas apvalks ir, jeb šūnas membrāna, ja, tad šis šūnas apvalks viņš sastāv, viņš darbojas kā cilvēks smadzenes, un šūnas kodols darbojas kā sirds, tā kā mēs droši varam būt valdnieki, un tas ir principā 3 lietas, kas jāiemāc skolā. Būt bērniem, būt valdniekam par savu valodu, būt valdniekam par savu ķermeni un būt valdniekam par savu prātu. Ja mums skolā šīs lietas iemācīja, tad par to pietikt. Nu, mani 6 bērni, 2 maģistri, 2 studenti un 2 vēl skolnieki. Tā kā. Un es dzīvoju lauku mājā, pie upītes, un man tad tās vīzijas atnāk vērojot dabu un vērojot pasauli. Tā. Nu, un dzējols Pieneņu pļavā, tā kā tāds veltījums vasaras svētkiem. Pieneņu pļavā dzelteni zaļā pēc pērkona pirmā laima, klusiņām zirgus laiž vaļā. Ūsiņš ir priecīgs, vasarai vārtus vēl vaļā.
Nu jaunie kumeļi ir vienā barā. Mejas mātes istabā smaržo, laima baltu galdautu uzklāja, vasaras svētki ir pļavās, dārzos, mežos un dravās. Nu, tāda dzejoli. Bet man ir viena vēstule. Principā mums ir jābūt tolerantiem, smalkjūtīgiem. Un es, paņemot rokā kādu jaunu dzejoļu grāmatu, mēģinu izdarīt savus secinājumus. Un man šogad ir uzrunājuši vairāk dzejnieki. Dzejas lasījums Iecavā bija veltīts Lijai Belšvicai, laikam 80 gadu jubilejas sakarā. Drīz jubileju svinēsim dzejniekam Andriem Meklītim, jā. Bet man tāda ļoti skaistas dzejas autora ir Skaidrīte Kaldupe, un es drīkst nolasīt vienu dzejoli. Man viņu uzrunāja, es viņu aizsūtīju arī tur uz viņas dzimto pusi, kaut gan viņa dzimusi Jūrmalā, bet dzimusi ir laukos un mājas, lauku mājas saucās Annas, un es šo dzejoli viņai uzrakstīju tieši nosūtīju šogad Annās. Ja? Un dzejolis, viņš tā mazliet balādes formā, pateicības vēstuli dzejniecei Skaidrītei Kaldupe. Tu caur ābeļu ziediem vētrā, tu kā labā baltā māte, sarkana magoņu dvēsli krūtīs, tu kas apmiņ liesmas pūti, traucies vidzemes kalniem pāri, traucies tēlzemes sārēm pāri, patiesību stāsti kāri, ceļā satikusi draugus. Veļu atbalsts jauna vētra, melnā sakšā, burvis sēta. Tu, kad stāvi meža pļavās, smaržo bišu piebērt lauki, tu uz visiem novadiņiem atver balta ziedu durvis, nobirušu ievu ziedu, saber saujā, ieber gaujā. Tu, kas visiem vējiem rada, visus vējus turi saujā, ozoli pie tevis atnāk, klusi svētību tie taujā. Tu pie dzejnieka, kas brīdis pērles meklēt senā gaujā, atceries par savu māti, zelta gaigaliņām peldot. Pie jaunekļu galotnēm sveicini tēti, bet raunā tu aicini ļaudis, vidzemē sagaidīt svētdienu svēti. Svētdienu, tā svinīgi dievišķo mirdzumu, tu jau redzi arī Latgales zilajos pakalnos un ezeru dzidrajos ūdeņos. Tik ļoti gribi visu labo, visu labāko dot. Latgales linos un tīrumos ierakstīt, visu pasaules skaistumu saglabāt. Tu lūdzies arī aiviekste sudraba mākonim, mīļus vārdus uz jūru aizvizināt. Skan tava vakara dziesma pie rāznas, un tu uz ceļiem lūdzies par aini. Naktī no aktas ūdens smeļot, izsmel vispožākās zvaigznes. Sienalaiks, aizraujas elpa, savāda saldi, rīgriezes smaržo. Aglonas svētkos tev svētku lakatiņš plīvo, plīvo meldējā līdzi, smaržo. Visas pasaules telpa, tu esi pie Dieva, bet pateicies. Pateicies arī lauku puķītei mazai, metoties ceļos. Tavs lakatiņš plīvo, viss apkārt dzīvo. Tu, meklējot savas priedes, meklējot savas egles, meža ezeram pretī nonāc brīdi pusē un apstājies. Es jau saprotu tevi, jo tu tik agri ceļmalas pusē satiec baltu dziesmu un baltu sauli, baltu dziesmu ceļa malā dziedājusi pati, tu žubītes dziesma, pār visiem novadiem nesusi, meža zosis arī, pār saules kalnu pavadīt skrējusi. Ar rasā mazgātu dziesmu tu gāji pie visiem, kam grūti, tu magoņu dvēsele labā, tas jau no senčiem ir tavā dabā. Ludzā, salme roku uzliet uz pleca, tu jau neesi vēl veca, tu vēl
tik līdzjūtīga un stipra, puķe noliecas un kaut ko skumīgi prasa. Paņem par piemiņu Latgales jostu un steidzies, tavs laiks vēl nav beidzies, pamazām steidzies. Tu redzi tālāk par lielu saulītaus, bet steigā sēlijai līkumu apmet, viesītei, neretai ezeram sauka, saprotu, ka tu savās atmiņās redzi Zemgales pīlis der kopā ar rētām un ļaudis, kas izbrauc prom lido, sauc kopā Zemgales baznīcas zvani, tu mierini, ceļnieku, nebaidies. Ja Jelgavā sadzirdi kritušo kareivu soļus, tu mudini tēvzemi jaunotu un rudens krāšņu soli. Tu to savā dzejā mini, tu to precīzi zini, ka gan jūras pie jūras visiem vējiem ir mājas, kur labāk klājas. Vien krēslā veļu laiva pie kājas lēni, pa lieluks slīd zvaigznes, kā kareju dvēseles ūdenī spīd. Tu vakar, kā cerību redzēji biti, kas baltā dābolā dustu dzejniece labā. Arī tie citi, kas visus puteņus izturēt spēja, diža meža teiksmu stāstot, tu man pavēlēji klusu ieklausīties, kursas mežu svētā naktī veļu laikā žēlos vaigos, kurzems ļoti baltie sniegi tavā dzējā snieg tik sāpīgi, katrai kuršu ābelītei tu pa vēstulītei sūti, sniegputenī. Izdzīts jātnieks Kristus zvaigzni meklēt gājis, nepagūjis apaut kājas, violas skumjus spēlē stāstnieks. Tu kā tas manai dzējai pretī svētī kuršu ošu nozols, svētī ventas ūdens kritu.